Tas kungs ar jums. Un ar tavu garu. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Jānis. Gods tev, kungs. Jēzus saka, es tagad aizeju pie tā, kas mani sūtījis, un neviens no jums nejautā man, kurp tu ej. Manas jūsu sirds ir skumju pārpilna tādēļ, ka to jums esmu pateicis. Taču es jums saku patiesību. Jums ir labāk, ka es aizeju. Ja es neaizeju, aizstāvis pie jums nenāks. Bet, ja es aizeju, es viņu sūtīšu pie jums. Un atnācis viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Par grēku tādēļ, ka tie netic man. Par taisnību tādēļ, ka es aizeju pie tēva un jūs mani vairs neredzēsiet. Par tiesu tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest. Bet kad nāks viņš, patiesības gars, viņš jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un pasludinās jums visu, kas nāks. Viņš pagodinās mani, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Viss, kas pieder tēvam, ir mans, tādēļ es jums esmu sacījis. Viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Lūksim, kungs Jēzu, piepildi šo namu ar tavu svēto garu. Piepildi mūsu sirdis pārveidotās. Dari mūsu gaitas sirdis tev patīkamas visās jomās. Ja mums kaut kas vēl trūkst, līdz tam svētumam, ka mēs esam līgava, bez traipa un vainas, kur tu paņemsi no šīs pasaules, tad mazgā mūs, šķīstī mūs un dari mūs pilnīgus. Dod, ka tu nākdams atrod mūsu ticību pilnīgu. Jēzu tavā vārdā lūdzam. Āmen. Apostoļu darbu grāmata 8. nodaļa 5. pants. Filips, aizgājis kādā Samarijas ciemā, sludināja tiem Kristu. 8.6. Ļaudis pulkiem uzmanīgi un vienprātīgi. Ļaudis pulkiem uzmanīgi un vienprātīgi uzklausīja vārdu un skatīja zīmes, ko viņš darīja. Vārds un pavadošās zīmes, tas, kas rakstīts Marka 16.16, šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Manā vārdā tie izies ļaunus garus, uzliks neveseliem rokas, tie atlaps, tie runās jaunām mēlēm, pat ja tie ņems rokās čūs, kas tam nekaitēs. Filips ir ticīgs, viņš dara evaņģelista darbu, un viņa pavada kalpošanu zīmes, un šīs zīmes cilvēkus piesaista. 8.7. Jo no daudziem, kam bija nešķīsti gari, tie izgāja stiprā balsī brēgdami, un daudz paralītiķu un tīslu tika dziedināti. Tad Filipa kalpošana bija tāda, kas par to runāja visā ciemā, un es domāju, ja manā vecmāmiņa, kura mūža pēdējos 5 gadus bija ar paralīzi, viņa būtu bijusi tajā ciemā, tad Filips viņa situāciju atrisinātu Jēzus spēkā un autoritātē. 8.12. Kad tie ticēja Filipam, kas tiem sludināja evaņģēliju par Dievu valstību un Jēzus Kristus vārdu, tie likās kristīties, vīri un sievas. Tam būtu jābūt debiskam procesam. Ja? Mēs ticam vārdam, un pēc tam mēs sākam mazgāt veco Ādamu nost, lai viņš mirst, ja? Lai dzīvo Kristus. 8.14. Bet apustuļi Jeruzalemē, dzirdējuši, ka Samarija pieņēmusi Dieva vārdu, sūtīja pie tiem Pēteri un Jāni, kas tur nonākuši lūdza par viņiem Dievu,
lūdza ar konkrētu lūgumu, lai tie saņemtu Svēto garu. Jo tas vēl ne pār vienu no viņiem nebija nācis, bet viņi bija tikai kristīti Kunga Jēzus vārdā. Manā Bībelē teikts tikai, viņi bija tikai kristīti Kunga Jēzus vārdā. Ja? Un tas ir lieta, ko es varbūt atkārtošos atkal, ja? Un varbūt kāds teiks, ja, to tā kā tāds papagailis atkal par kristību Svētajā garā, bet manuprāt, tas ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs, ja? Jo pasties tad, viņi saņem vēsti, ja? Samarijā ir sākuši ticēt Jēzu, bet viņi pie tā nepaliek, ja? Neaplaudē, ja? Paga, ja? Izdarīsim lietas līdz galam, ja? Sūtīsim pie viņiem kalpotājus, kam ir attiecīga autoritāte lūgt, lai viņi dabūtu Svēto garu. 8.17. Tad viņi, Pēteris ar Jāni, tiem uzlika rokas un tie dabūja Svēto garu. Tad, var teikt, 3 tādi etapi. Pirmais ir viņi ticēja vārdam, kādu no viņiem tika dziedināti vai pat atbrīvot no dēmoniem. Otrais ir viņiem tika kristīti ar ūdeni, Jēzus vārdā un autoritātē, un pēc tam viņi saņēma Svētā gara kristību, kad apustuļi viņiem uzlika rokas. Ja? Līdz ar to jautājumi. Vai pietiek, ka esi kristīts? Ja? Kāpēc apustuļiem tas bija tik svarīgi atstāt Jeruzalemi un doties uz Samariju pie šiem 0 kristītījiem? Ko dara apustuļi? Pirmkārt, viņi lūdz, lai kristītie saņemtu Svēto garu. Viņi jau bija nožavuši, jau bija dienas pagājuši, varbūt mēnesis. Ja? Otrkārt, viņi uzliek rokas un Svētais gars pamanāmā veidā nāk pār kristītajiem. Apustuļu darba grāmata 15.7. Bet, kad radās daudz pārrunu, tas jau cits gadījums, ir strīds par ticības jautājumiem. Mums ir ticības jautājumi. Bērnus var vai nevar kristīt? Tas ir jautājums, ja? Strīdīgs jautājums. Ja? Arī viņu laikā bija strīdīgi jautājumi. Un, kad radās daudz pārrunu, Pēteris piecēlās un tiem runāja: brāļi, jūs zināt, ka Dievs kopš šādām dienām nolēmis, lai pagāni no manas mutes dzirdētu evaņģēliju un ticību, un neviens tam neiebilst. Ja? Un Dievs, siežu pazinējis, tiem devis labu liecību, dāvādams Svēto garu tāpat kā mums. Pievērš uzmanību, ka tā laika draudze ticības jautājums izšķīra pēc Svētā gara kustības. Ja? Ticības jautājumi viņiem tika izšķirti pēc Svētā gara kustības. Ja? Svētā gara kustība bija tas, ka, klausies, šajā brīdī mums ir jādara, ja Svētajam garam tas patīk, ja? Mēs esam gatavi atkāpties no kādiem svaigu uzskatiem. Ja? Vai es kā jūts varu iet pagānu namā? Ja? Man ir savi uzskati, bet ja Svētais gars man saka, ej, tad man tur jāiet. Kas ir tas kritērijs, pēc kura pirmā draudze izšķir svarīgus ticības jautājumus? Apustuļu darba grāmata 15.28. Tā ir šī izcilā aizlieguma sistēma, pie kuras mums būtu jāpriecājas un jālēc gaisā no krāsniem. Ja? Svētajam garam un mums ir labpatīcies neuzlikt jums nekādu citu nastu, kā vien šo nepieciešamo. Pats galvenais avots ir Svētais gars. Ja? Un mums, ja Svētais gars akceptēja pagānus, mēs respektējam, mēs mainām visu savu teoloģiju, jo Svētā gara darbība ir fundamentāli svarīga. Svētais gars nekad nenāks tur, kur ir netaisnība. Viņš nenāks tur, kur ir nesvētums. Ja? Viņš nāk meklēt traukus, kas viņam ir derīgi. Ja? Tad šie Svētajam garam un mums ir labpatīcies neuzlikt jums nekādu citu nastu, kā vien šo nepieciešamo.
sargāties no elku upuriem, asinīm, nožņauktā un netiklības. Dzīvojiet veseli. Paldies svētiem garam par šiem minimāliem ierobežojumiem. Pārējo visu mēs drīkstam. Alleluja. 16.6. Apostoļu darbu grāmatā. Viņiem ejot caur Frīģiju un Galatiju, svētais gars aizliedza Dieva vārdu Āzijā runāt. Galatiešu vēstule, skaistā brīnišķīga galatieša, vai jūs svēto garu dabūjāt ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu? Bet vēl nebija laiks pienācis. Šajā brīdī viņiem bija jāiet cauri Galatijai. Ja? Šajā brīdī Pāvils neapstājies šeit. Šis nav vēl viņu laiks. Ja? Un cik unikālā veidā viņi dzirdēja. Ja? Un 16.9. Pāvils naktī redzēja parādību. Ja? Es tāpēc saku, sāpņi ir kritiski jāizvērtē. Tie var būt sāpņi, kas ir mūsu fantāzijas vai kas, bet reizēm Dievs runā skaidri. Un šajā brīdī Pāvils naktī redzēja parādību, kāds maķedonietis stāvēja viņu lūgdams un sacīdams: nāc uz Maķedoniju un palīdzi mums. Un no rīta Pāvlam bija skaidrs, šī ir teritorija, kas šobrīd ir gatava misijai. Ja? Galatija pagaidīs kādus 10 gadus, bet Maķedonija, jā, šobrīd ir īstā teritorija. Un viņš tādās Maķedonija un evaņģelizācija brīnišķīgi rīt. Par to pašu. 2. Korintiešu vēstule 1.29. Viņš mūs ir arī apzīmogojis un devis gara ķīlu mūsu sirdīs. Ja? Korintiešu draugs skaidri zina, ja? Mums ir šī ķīla. Pēc šīs ķīlas es katru rītu varu pārbaudīt, vai es piedaru Kristum. Ja? Katru rītu es varu pārbaudīt, vai es viņam piedaru, jo mums ir pieeja pie Tēva vienā garā. Efeziešiem 1.13. Viņā jūs arī esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma. Vai tu esi saņēmis svētā gara zīmogu? Tas ir būtisks jautājums. Tas ir kritisks jautājums. Ja? Toreiz šie kristītie viss izdarīts korekti un pareizi, bet zīmogs te nebija. Ja? 1.14. Kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Un man liekas, ka ļoti strauji tuvojās diena, kad mums nāksies dot norēķinu par savu dzīvi. Un tad dažādas domas man nāk galvā, kur ir būtiski vajadzīga svētā gara vadība. Reizēm jāizvada cilvēki, jā, pazvada mācītāji vai atbrauks, jā. A, kā tu pateiksi nē, jā? A, kas tu zini, kas par cilvēku? Un tam man lūkšana Dievs, lai man nekad nav tā, ka man zvanītu kāds, kuram nevajadzētu, ka es tur esmu. Ja? Būtiskas lietas, jā. Ja mēs esam kristieši, tad mums jāparāda sava kunga laipnība, mīlestība un lojalitāte. Ja? Bet reizēm situācijas, kuras nav viennozīmīgas. Laulība jautājums, ja? Mācītāji salauzās, ja? Un gadās, ka uzzina, ka šie cilvēki vairs nedzīvo kopā, kas vainīgs. Ja? Es pats esmu ienācis draudzē caur laulību notikumu. Ja? Tā es ienācu. Jā, ir daži jautājumi un daudzi, kuros mums akūti vajadzīga svētā gara vadība. Un tāpēc es saku, šodien mums ir ļoti, ļoti vajadzīga atgriezties pie kristības ar svēto garu. Ka visiem ir vajadzīga kristība ar svēto garu. Vai šodien tas nav aktuālāk nekā jebkad?
Šodien uz mūsu zemē rok pret tanku grāvjus. Pēdējo reizi tā bija pirms tieši 80 gadiem, 47. gadā, Kurzemes katlu ierobežojot pret tanku grāvjiem. Tepat Iergļiem uz Jumurdas pusi tur bija tanku kapsēta. Ja? Mēs dzīvojam šādā laikā. Un tas, ko es saprotu no rakstiem, mums visiem vajadzīgs svētā gara zīmogs. Un tas pats, kas Ecēla grāmatā teikts, ka viņš redzēja vīziju, ka pirms nāca postītāji, nāca viens ar trauciņu, kurām bija jāuzzīmē uz pieres zīme, šo nedrīkst aiztikt. Ja? Tad nāca postītāji gari, bet pirms tam nāca viens, kuram bija tāds trauciņš, viņš lika, šis ir tas, kuram neviens neaiztiks viņu. Ja? Kādi saka, tas ir krustiņš vēl virsū. Varbūt, es nezinu, ja? Bet tāpat būtu, ja svētā gara zīmogs ir akūti vajadzīgs. Jāņa atklāsmes grāmatā teica, kaut tu būtu augsts vai karsts, bet tāpēc, ka tu esi remdens, es izspļaušu tevi no savas mutes. Remdeni ir tie, kas ir pašpietiekami. Ir leduskapis, ir televizors, ir gulta, bet dvēsele nerūp vispār. Remdeni ir tie, kas par Dievu ir kaut ko, kam par Dievu ar vienu ir kaut kas svarīgāks. Svētdienas rītā, piemēram. Un garīgajā pasaulē ir ārkārtīgi daudz izšķirt cilvēka griba. Var teikt, ka garīgajā pasaulē, es teikšu, ka viss balstās uz gribas. Ko tu gribi? Burvis Sīmanis gribēja kristīties. Lūdza Burvi, nekar ūdens, kādas problēmas? Burvis Sīmanis ticēja vēstī par Jēzu. Lūdzu, brīnišķīgi nāc uz draudzi. Burvis Sīmanis gribēja dabūt svēto garu. Nekā. Tava sirds nav taisna Dieva priekšā. Ja? Tu vari izlikties par kristīgo, bet tu nekad nedabūsi to, ko Dievs dod saviem bērniem. Ja vien tu neatgriezies no sava ļaunuma. Ja? Burvis negribēja atgriezties no sava ļaunuma. Viņš gribēja paturēt to, tas viņam bija finansiāli izdevīgi. Citā vietā teikts, es tavā priekšā lieku svētību un lāstu. Dzīvību un nāvi, ko tu izvēlies? To, ko tu izvēlies, to arī dabūji. Gribi ieslēdz, piemēram, kristīgo radio. Gribi izslēdz radios konto. Vai radio 2, jā. Ko tu ieslēdz, to tu dabūji. Tā ir tava griba, kas regulē šo pogu. Gribi iet svētdienas draudzi. Gribi neiet uz draudzi. Ar vienu tava griba izšķiet. Kristība ar svēto garu vajag gribēt. Pirms gada bija tā, ka mums bija brīnišķīga kalpošana ar māsām no Dandaritas draudzes, ar Mariju un Kristīnu. Mums bija viens dievkalpojums vasaras svētkos kopīgs Vestienā. Bija brīnišķīgi viss un lieliski, un tāpēc, ka parasti man svētdiena ir aizņemta līdz esmu 8:30 mājās, es jau biju Rīgā 5. Ja. Kas bija kā reizi, kad Latvijas izlase dabūja bronzas medaļu hokejā. Visa Rīga gavilēja. Aiz 5 esmu Rīgā. Ko darīšu? Aiziešu uz draudzi. Ja, jo man kā mācīja arī patīkās svinēt, ja, būt kopā kaut kur. Aiziešu uz draudzi. Aizies draudz ar kaut kādi 80 cilvēki. Svētā gara svētki. Mātuvē brīnišķīga sprediķis par svēto garu. Apmēram 40 minūtes. Viņš ir ļoti labi visu izstudējis, ļoti labi pasniedzis. Visi jautājumi, tā es pateiktu, ļoti korekts darbs, ja, daudz ieguldīts. Cilvēki atnāk, labs sprediķis bija mācītāji. Labs, jā. Bauda vakarēdienu un iet mājās. Izņemot vienu sievieti, kura pienāca un teica, es gribu to, ko mācītājs nu pats stāstīja. Ja?
79 gāja mājās. Varbūt, ka viņiem visiem jau bija kārtībā tas viss, jā. Bet viena māsa teica, man to vajag, par ko viņš nu pats stāstīja. Un es māsai Kristiānai saku, zinu ko, nu pats tāda problēma, ko cilvēks vēlās svēto garu. Ko darīsim? Viņi saka, lūksim. Pēc pusstundas cilvēks saņēma kristību svētajā garā. Kā par to pašu, ka Jēzus jautāja aklajam, ko tu gribi, lai es tev daru? Viņš teica, ka es varu redzēt. Labs ir. Jā. Jēzus jautāja centurionam, ko tu gribi? Viņš teica, mans kalps guļ nevesels. Saka tikai vienu vārdu. Jā. Tagad gribi vārdu, labi, ej, tavs kalps vesels. Kalps tev vesels tajā pašā stundā. Gulēja kāds cilvēks nevesels 38 gadus. Ja tas bija, ko tu gribi? Tu gribi vesels ļoti? Jā, es gribu, lūdzu. Brāļi, māsas, ļoti lūdzu, kamēr ir laiks. Gribēsim kristību ar svēto garu un uguni. Bija sieva, slimoja ar asiņošanu. Bija iztērējis visus savus līdzekļus, jo neviens ārsts viņai nespēja palīdzēt. Un tad viņa gribēja pieskarties Jēzus vīlei. Ja viņa nebūtu gribējusi izstiept savu roku, tā būtu pagājusi garām, viņa varbūt būtu nomirusi no savas slimības. Viņa gribēja izstiept roku un pieskarties garām ejošā Jēzus drēbju vīlei. Brāļi un māsas, gribēsim kristību svētajā garā un ugunī, kamēr mums vēl ir laiks. Nākam svētdien brālis Igors Jefimovs. Jūs ziniet, ka tie, kas ir dabūjuši kristību svētajā garā caur viņu, viņa dzīves ir fantastiski mainījušās. Un jūs pat paši to redzat, jā. Nedēļa vēlāk būs brālis Pērs Alfreds Rozenbergs van Dīms no Norvēģijas. Pie viņu saka, es tev neatlaidīšu, kamēr nebūšu saņēmis kristību ar svēto garu. Nedēļa vēlāk būs Marija Ličārdo. Saka, es vēlos tikai vienu lietu – kristību ar svēto garu un uguni. Vakar bija jau reklāma par to, ka Natāns Moris būs Ķīpsalā. Pieķeries viņam pie drēbīles un saka, es tev neatlaidīšu, kamēr nebūs dabūjis kristību ar svēto garu un uguni. Esiet svētīti Jēzus vārdā. Amen.